Reiz dzīvoja Māris. Mārim bija 3 dēli. 3 augļu dārzi, 2 ābeļdārzi un 1 ābelīšu. Arī uzvārds Mārim bija Ābele. Kādu dienu pēc ilgām pārdomām, sarunām ar uzticamiem padomdevējiem un biznesa plāna sastādīšanas, Māris Ābele nolēma dibināt uzņēmumu un ieguldīt līdzekļus ābeļdārzu attīstībā. Gāja laiks, ziema nomainīja pavasaris, tad vasara. Pienāca rudens, ilgi gaidītais ābolu laiks ar tādu ražu, kādu nevienam pat sapņos nebija rādījusies. Tomēr prieki bija īsi. Ne jau Mārim vienīgajam Latvijā ābolu gads. Augļu piedāvājums tirgū bija tik brangs, ka ābolu cena bija pārāk zema, lai atpelnītu ieguldījumus. Ābolu sadot par sviestmaizi Māris nebija gatavs. Bet ko ar tiem darīt? Viņš sāka domāt. Domāja, ilgi domāja. Prātā nāca dažādas idejas, gan labas, gan netik labas. Tad Māris atcerējās skolā mācīto teicienu par domāšanu ārpus rāmjiem. Viņš mēģināja saprast, kurš tagad ir rāmī. Viņš pats, tirgus, iepirkēji, augļu dārzs vai pat valsts? Valsts? Vai tad tikai Latvijā ēd ābolus? Laiks ir nauda, to Māris zināja, tāpēc ātri vien iedomājās, ka tepat ar roku sasniedzama ir Somija, kur no ābolu gada nebija nevēsts. Somijas uzņēmums Biezenītis bija gatavs ne tikai pusi karaļvalsts sadot, lai tiktu pie Māra gardajiem āboliem, bet arī ābolu transportēšanu samaksāt. Māris, domājot par nākotni, parādīja somu uzņēmējiem savu biznesa plānu. Tā viņam izdevās noslēgt ilgtermiņa sadarbības līgumu. Partneri Somijā bija priecīgi noslēgt vienošanos ar Māri, norādot, ka sadarbība starp valstīm, kuras lieto vienādu naudu, ir ērtāka, lētāka un tāpēc īpaši veiksmīga. Tas Mārim ļaus samazināt izmaksas, jo viņam vairs nebūs valūtas maiņas izdevumu un tāpēc ar laiku būs vairāk naudas biznesa paplašināšanai. Tad varēs arī plānot, ar kuras vajadzības īstenošanu sākt, vai gan dārza instrumentus, gan jaunas ābelītes, gan nolgot kādu palīgu. Arī uzņēmums Biezenītis jutīsies droši, jo Māris lieto tādu pašu naudu, kādu lieto Somijā, un tā būs vieglāk un ērtāk plānot kopīgo biznesu ne tikai vienam gadam, bet vairākiem gadiem uz priekšu. Partneri, redzot Māra aprēķinus, nolēma ieguldīt naudu Māra biznesā, lai iecerētā peļņa appusēji būtu vēl lielāka un ātrāk sasniedzama. Māris saprata, ka eiro viņam būtiski atvieglo biznesa un tirdzniecības darījumu veikšanu ar ārvalstu partneriem. Tagad Māris Ābele dzīvo cepuri kuldams. Saprotams, ne tik vienkārši. Tomēr galvenais, ka viņš var darīt to, ko prot vislabāk. Rūpēties par saviem mīļajiem augļu dārziem un plānot jaunus biznesa darījumus ar partneriem gan Latvijā, gan arī ārvalstīs.